mēs visi, kas ir gatavi šo ideju šodien īstenot. Spīdola, uguns mans tēvs, iz zemes iekšas mūžīgās liesmas, visas dzīvības degošā dvēsele, nāk man līdz, kur skaistums skaist. Tam, kas mani dzer, balgums acis sver. Sapnī tas visu redz, ko tava nakts tev sedz. Kas mani dzer, pats sevi tver. Sev jaunai saulē logu ver. Vēl nebūs beigta Lāčplēša gaita, un sāksies skaistā cīņa bez asinīm Spīdolas valstībā. Akmens, šķelies, celies, mana apburtā tauta, celies no 100 gadu miega uz jaunu dzīvi, no vergu sloga uz gaismas brīvi. Akmens, šķelies, tautas dziesminieks pumpurs, celies. Dzied Latviju varoni Lāčplēsi, teic pagātni, cel uz nākotni. Un es skatos uz Lāčplēsi un domāju. Viņš šodien šeit mūsu priekšā ir tāpat kā mūsu tauta. Tai ir nosista galva, lai tā nedomātu. Tai ir norautas kājas, lai tā nevarētu aiziet prom no savas dzimtās zemes. Lai tā nevarētu strādāt, viņai ir rauši nost roku, mēģinājuši, lai tā nepretoties nolaust arī zobenu. Bet jūs apstieties, viena roka vēl ir, un tā turās uz zobenes fala. Bet pats galvenais, kas ir, tā ir sirds. Ir mēģinājuši arī šo sirdi graut, bet nav izdevies. Un šodien, šeit Lāčplēša priekšā, mēs esam tikpat kā savas tautas priekšā. Un mums šodien jāsāk iet grūts, smags ceļš. Un Lāčplēsi neuztraucies, ka šodien te ir vairāk Spīdolu, ka mums to Lāčplēšu vēl tik maz. Mēs būsim vairāk. Mēs noteikti uzvarēsim. Bet ja mēs visi būsim kopā. Līdz 1998. Klases novirziens man bija humanitārā. Priekšmets, kas visvairāk devis tavai izaugsmē, varētu būt, ka angļu valoda, teiksim tā. Protams, labākās atmiņas par matemātikas kabinetu, kur bija mūsu audzinātāji. Vissirsnīgākās, protams, atmiņas. Jā, svētākā telpa, kā jau meitenes teica, ir, protams, filozofija, vēsture, politika.
Jā, pēc tam studēju maģistrantūrā, kultūras akadēmijā un noderēju iestāju pārbaudījumos. Jā, ļoti spēcīgi pamati. Māksla, vēsture, patiesības, geogrāfija, daudz un ekonomika, tas, ko es arī pēc tam beidzu studēt. Priekšmets devis vairāk un izaugsmē ir ekonomika. Un es pabeigusi bakalauru tepat Latvijas Lauksaimniecības universitātē, sāku maģistru RTU, bet tu tur tā kā bišķīt nepabeidzu. Šobrīd strādāju ģimenes uzņēmumā. Priekšmets vairāk devis tavai izaugsmē. Es pieļauju, ka tā varētu būt vēsture un audzināšanas stunda pie mūsu audzinātājas. Viņa pasniedz arī vēsturi. Tāda pamata dzīvē, man liekas, ir tīpaši šī skola. Iemāca mācīties, universitātē vismaz visiem, man liekas, ko es zinu, ļoti lieta lieta. Iemāca mīlēt savu valsti, cienīt skolotājus ļoti. Tā, ka, man liekas, es nezinu vienu citu skolu, kurā skolēni grib atgriezties uz salidojumiem vai vienkārši ciemos ienākt. Tā, ļoti mājīgi. Maziņa skola, jā, bet izstāsta forši. Cik arī tā tiek arī dzirdēts, arī ir labas atsauksmes. Skolas direktori, tā kā viņi uzzināja, ka es gribu kļūt par skolotāju, viņi man teica, lai par ko? Par skolotāju es nekļūstu. Pagāja cik gadi, 6 gadi, kamēr mācījos un tik un tā nokļuvu skolā, gan ne šajā un Salaspils pirmajā vidusskolā. Bet jā. Iedvesmoti skolotāji. Ļoti daudz skolotāji, kas ir šeit, ir bijuši tie, kas ir iedvesmojuši kļūt par skolotāju. Un labākas nevar vēlēties. Visi bija vienlīdz mīļi. Bija labs kontakts ar visām skolotājām. Bet, varētu teikt, varbūt tā pati matemātika patika. Jā. Pat cik es tagad studēju eksaktās zinātnes, inženieru zinātnes, tad šis pamats, kas tika ielikts, jau bija ļoti nepieciešams un noderīgs arī. Audzinātāja bija Gunita Smiltāne. 3 gadi paskrēja ātri. Matemātika, ekonomika un komerczinības. Tas viss noderēja augstskolā, ekonomika, matemātika noderēja. Inženierzinātnes beidz, tā kā matemātika pamati bija. Un tad es sēžot matemātikas un ģeodēzijas lekcijās teicu paldies par matemātikas stundām. Saučē ir sociālo zinību novirziens. Audzinātāji mums bija skolotāja Jozefa Blumberga, un mēs pie viņu bijām pēdējie, ko viņa audzināja, cik es saprotu. Pēc mums neviena cita vairs nav bijis. Tā, ka viņi mūs palaida projām un vairs audzināmās klases neņēma. Tā skola paši mīļa maza bija, tagad, cik saprotu, viņa ir jau daudz lielāka. Bet arī viņiem bija nostalģisks atmiņas, atceroties, kādi bija praktiskie darbi, tādi mini darbiņi. To skatāmies, kā tas viss. Dzīvoju Jelgavā, strādāju Rīgā, DNB bankā. Jā. Runāju norvēģiski. Iemācījos norvēģu valodu, jā, uz Norvēģi tagad strādāju Petit Rīgā. Jā. Un tu? Es tagad 2 bērns auklēju. Savs taču, jā? Jā. Jau 2. Kāds laiks? Lieli, cik lieli? Un es jūs aicinu piedalīties vēstures stundā militārie konflikti Latvijā un Eiropā 20. gadsimtā. Ar nolūku, ņemot vērā to, ka absolventi ir tie, kas jau ir absolvējuši šo Spīdos ģimnāziju, pabeiguši 12. klasi, visi ar ļoti labām zināšanām vēsturē, kuras ir iegūši arī pie manas kolēģis Gulitas Smiltānas vēstures un politikas skolotājs. Es attiecīgi mēģināju to tēmiņu piemeklēt tādu, kur, tā kā jūs jutīsieties kā zivis ūdenī, iespējams. Pagājušā gada mērījumi, tā bija 9. komklase. Šitajā pusē ir šī gada mērījumi, tā ir 10. komklase. Paldies. Kā tikām galā ar summu pa galvu. Vienīgais kārtīgais skolēns visā šajā barā ir Undis, vairāk neviens. Es gribu bejāt savaldīgi. Vienīgais kārtīgais skolēns. Jūris vienmēr klusēja. Puisis blakus nekad neko ar mani nerunāja. Jānis kļuva aktīvs tad, kad kļuva par absolventu. Viņš nāk pie manis manā vietā stundas vadīja. Un tie 2. Man pat nav ko teikt.
tāda firma, Eiro Experts, nekustamā īpašuma vērtēšana, un mums visu laiku jātaisa ir atskaites, kurās ir principā jāraksta. Jā. Tādā ziņā jābūt pareizi gramatiski. Nevar ielaist kļūdas, jo vērtējumi tālāk iet bankām un tiesvedībai un tādā garā, kur visam jābūt gramatiski pareizi. 1794. gads, te ir 1845. gada ieraksts, bet šī ir skolas vecākā grāmata. Re, šī ir 1769. Jā, tieši tā. Mēs taisījām uz to salidojumu. Nē, tas ir Spīdolas diena. Tas ir Dārziņa ielā. Tas ir bijis Dārziņa ielā, bet kurš gads, diemžēl, gads nav virsū. Dievs, kas var skaistu. Ines rakstīja vienkārši perfekti. Kur Daiga? Jā, Linda, Inese, vecāks. Vēl Zemītis tas ir. Griķis, Gringla. Reku jūsu klase. Es nezinu. Man liekas, ka viņš Vācijā beidza. Mācību programmas bija pilnīgi citas, skolotāji paši savas grāmatas radīja. Mēs nemācījāmies pēc tām programmām kā visas citas skolas. Tēlus jau uzrakstīja. Mums projektu nedēļa bija pašiem pirmajiem. Jā, mums daudz, kas bija pašiem pirmajiem. Mums bija, man liekas, ka pirmā vidusskola, kur varēja izvēlēties paši jau mācību novirzienus Latvijā. Es neatceros, kaut kur tik agri citiem tā būtu bijis. Tas ļoti svētīgi bija. Mēs ļoti agri, man liekas, ka zinājām, uz kuru pusi jau mēs ejam. Salīdzinot vēl daudziem. Skola bija tik maza, visi citu pazina un bija ļoti saliedēti. Mums bija blēņas. Jā, bet mums nekad nebija tāds beigais huligāns. Pastos tajā lielās skolās, kur varbūt skolēni ir agresīvi viens pret otru, vēl kaut kas absolūti nekā tāda nebija. Visu laistīšanās ar ūdeni. Manuprāt, ar Tomšons vienreiz tika noliets ar ūdeni. Kaut ko, ka mēs tur laistījāmies, un viņš trāpījās sienā pa durvīm neīstajā laikā, neīstajā vietā. Es esmu taisījis. Jā. Tur uztaisīja sākumā daudz stundas, visas kājas, visas augšas uztaisīja, tad lika kopā. Katram šitam te tur galiņus piegrieza, un tad tikai sāk likt kopā to visu. Un viņi nelūst diezko, vai ne? Jā, viņi, jā, tāpēc es saku, man ir... Kur viņi palika? Viņiem ļoti labi var mēst. Viņš zaudēja. Spīdols spēlētāji. Navis. Nacionālais čempionāts. Jā, nacionālais čempionāts Navisos. Jā, mēs centāmies kalā spējā, mums pāris profesionāli spēlētāji, Lagzda, kurš zaudēja šoreiz. Tā mēs mācam, tā mēs caur ciešanām panākumiem, jā. Otrais izlaidums. Pirmais izlaidums. Jums trešā izlaiduma. Manuprāt, 14. parādījās.
tādi ir laimīgi, veiksmīgi, smaidīgi. Nāk un mēs domājam, ka neviltoti saka paldies par tiem gadiem. Tad ir tāda sajūta, ka mēs esam labi padarījuši savu darbu. Kas skolā ir noticis pa 25 gadiem? Pirmkārt, mēs pastāvam, mēs esam izdzīvojuši. Saka, ka tajā laikā dibinātas vairākas skolas, kuras ir neizturējušas tos Latvijas laika, vējus, kā teica šodien atklāšanā. Spīdola ir. Domāju, ka godam varu teikt Tomašūnam Andrim un Gunaram Kurlovičam, ka mēs no visas sirds turamies pie patriotiskām, sirsnīgām tādām vērtībām. Ir mūsējā. Un tā jums teiks visi absolventi. Mūsu Spīdola.